Sveicināti! Ar šo prezentāciju mēs sākam kursu Autortiesības un intelektuālais īpašums, kurš ir aktuāls tā iemesla dēļ, ka mūsdienās ļoti plaši ir attīstītas visdažādākās tehnoloģijas, arī jaunas informācijas radīšanā, un ļoti daudzos gadījumos papildus pašu radītajai informācijai un savam pienesumam, mēs bieži šajā jaunradītajā produktā izmantojam arī citas idejas un citu radīto informāciju. Tāpēc šajā kursā mēs parunāsim par to, kā pareizi to darīt, kā nepārkāpt likumus un kādi ir tie reglamentējošie likumi, momenti, īpatnības strādājot ar intelektuālo īpašumu, ar autortiesībām un ar licencēm. Kas tad ir intelektuālais īpašums? Viena no problēmām izteikt definīcijas veidā intelektuālo īpašumu ir tā, ka intelektuālajam īpašumam nepiemīt materiāla daba. Tas nozīmē, tas, kas rodas cilvēka galvā, mēs nevaram nekādā veidā pārliecināties, ka tas pastāv, ka tas ir, un mēs vēlāk redzam tikai tās konkrētās materiālās izpausmes tām idejām un tam intelektuālajam īpašumam. Tāpēc viens no veidiem, kā ir mēģināts nodefinēt intelektuālo īpašumu, ir tāds, ka tās ir tiesības uz atsevišķiem cilvēka prāta darbības rezultātiem, un šiem rezultātiem piemīt nemateriālās dabas vērtība. Patiesībā pastāv ļoti daudz intelektuālā īpašuma definīciju, bet visām šīm definīcijām ir kaut kādas kopīgās īpašības, un pēc šīm īpašībām var vieglāk izprast, kas tad ir šis te intelektuālais īpašums. Tātad pirmām kārtām ir jāsaprot to, ka intelektuālais īpašums nav kaut kāda ideja vai kaut kāda doma, ko jūs esat izdomājuši, bet tiek aizsargātas tieši visu šo te ideju un prāta darbība rezultātu specifiskās izpausmes. Tas nozīmē, ja mākslinieks kaut ko savā galvā ir iztēlojies, tiek aizsargāts nevis tas, ka viņš ir iztēlojies, bet tas, ko viņš ir radījis. Piemēram, glezna, mūzika, dziesma, grāmata un tam līdzīgas lietas. Un otra lieta, intelektuālo īpašumu aizsargā arī kaut kādas konkrētas zināšanas, kuras ir pielietojamas derīgiem izstrādājumiem. Tas ir kā reize patenti, kas aizsargā ideju autorus, lai viņi varētu uzsākt ražot savus produktus. Otra intelektuālā īpašuma īpašība ir tas, ka neskatoties uz šo te netaustāmo un nemateriālo dabu, intelektuālu īpašumu mēs varam izteikt vai novērtēt naudā vai arī kaut kādos citos materiālos labumos. Un visbeidzot nonākam pie tā, ka pēc būtības intelektuālais īpašums tas ir kaut kāds produkts, kaut kāds uz cilvēka rīcībā esošas informācijas pamata un apstrādājot šo te informāciju. Kādi ir intelektuālā īpašuma objekti? Divas galvenās organizācijas pasaulē, kuras vienas no pirmajām ir sākušas nodarboties ar intelektuālā īpašuma aizstāvēšanu, intelektuālā īpašuma subjektu tiesību pārstāvniecību, ir Starptautiskā intelektuālā īpašuma organizācija, WIPO. Un no šīs organizācijas viedokļa galvenie, svarīgākie intelektuālā īpašuma objekti ir patenti. Otrs objekts ir autortiesības, kurām mēs pieskarsimies šīta kursa gaitā. Protams, ir arī daudz intelektuālā īpašuma objektu, kuri ir saistīti ar jaunu produktu ražošanu un rūpniecisko izmantošanu, un tās ir preču zīmes, rūpnieciskie dizaini, komerc noslēpumi, geogrāfiskās norādes, augu šķirņu aizsardzība un tā tālāk.
Līdzīgā veidā mēģina nodefinēt intelektuālā īpašuma objektus arī Starptautiskā tirdzniecības organizācija, un papildus esošajiem objektiem, kuri ir nodefinēti WIPO, šeit parādās, ka papildus autortiesībām nāk klāt vēl blakus tiesības, patenti, kas netika minēti pie WIPO, un mūsdienu tehnoloģiju ietekmē ir aizsargāti arī integrālo schēmu izkārtojuma projekti. Tagad mazliet pieskaroties katram no šiem te intelektuālā īpašuma objektu veidiem, tātad patenti, tās ir īpašas un izņēmuma tiesības, kas piešķirtas izgudrojumam, un šīs tiesības nodrošina jaunu produktu radīšanu, izgudrojošu problēmu risinājumu un tā tālāk. Autortiesības, tātad tās ir tiesības autoram tikt atzītam par autoru kaut kādiem literāriem mākslas darbiem, tostarp grāmatām, mūzikām, filmām, datorprogrammām un citiem līdzīgiem produktiem. Nākamais ir preču zīmes. Tās tiek aizsargātas, lai izvairītos no viltojumiem un identificētu kaut kādus konkrētus produktu ražotājus. Rūpnieciskie dizaini, tas jau, protams, ir tāds intelektuālā īpašuma veids, kurš nepieciešams, lai nodrošinātu kaut kāda produkta radīšanu un ražošanu. Kā intelektuālā īpašuma objekti tiek aizsargāti arī komercnoslēpumi. Tātad tā ir kaut kāda konfidenciāla biznesa informācija, piemēram, ražošanas procesi, ķīmiskās formulas, dažādas tehnoloģijas, un tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu aizsargājamās puses godīgu konkurenci. Tālāk, kā intelektuālais īpašums parādās arī geogrāfiskās norādes, kas norāda produkta izcelsmi, un zināmā mērā tas norāda arī uz kaut kādām īpašībām, reputāciju. Tālāk diezgan būtiska loma intelektuālā īpašuma aizsardzībā arī ir jaunu augu šķirņu aizsardzība un jaunu šķirņu attīstības veicināšanai, kā arī, lai nodrošinātu godīgu konkurenci šajā te tirgus segmentā. Un ļoti svarīga mūsdienās ir integrēto schēmu topoloģijas vai izkārtojuma aizsardzība, lai varētu ražot elektroniskās komponentes, procesorus un dažādas lietas, kas ir nepieciešamas tehnoloģiju attīstībai. Vēl pie intelektuālā īpašuma objektiem mēs varam pieskaitīt arī tradicionālās zināšanas. Tātad tās ir kaut kādas zināšanas, inovācijas, ierastās prakses, kas raksturīgas kaut kāda reģiona iedzīvotājiem vai kopienām. Un kā beidzamais šajā sarakstā, bet nebūtu nepēdējais, ir izcelsmes nosaukumi. Tas ir īpašs veids, kādā veidā ir norādīts uz produkta izcelsmi, un šī izcelsme bieži vien raksturo arī kaut kādu kvalitāti, reputāciju un citas īpašības. Kā tādi tipiskākie un laikam plašāk zināmie veidi varētu būt Provansas majonēze, Damaskas tērauds, Skotu viskijs. Papildus informāciju par dažādiem intelektuālā īpašuma objektiem jūs vēl varat atrast arī Latvijas Republikas patentu valdes mājaslapā. Šī organizācija nodarbojas pārsvarā ar patentu reģistrēšanu un atbalstīšanu, bet šī organizācija aizsargā arī citus intelektuālā īpašuma veidus, piemēram, autortiesības, tirdzniecības zīmes un citas lietas, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma aizsardzību, autoru pārstāvniecību